Čau visiem! Mani sauc Elīna Furmani, jeb DJ Ella, un šodien es jums pastāstīšu mazliet vairāk par Rīga Gavilē videoklipa aizkulisēm. Filmējām mēs videoklipu Benjamīna namā, kas ir viena no Latvijas arhitektūras, Rīgas arhitektūras pērlēm. Un tur man paldies milzīgs jāsaka gan Līvai Jaunozolai, gan Santai Vanagai par to, ka jūs, dāmas, man atļāvāt un devāt šo iespēju filmēt šajās burvīgajās telpās. Kādreiz savulaik Benjamīna nams tik tiešām bija tāda vieta, kur visi Rīga gavilēja. Tur sanāca kopā visi rakstnieki, dzejnieki, komponisti. Un, manuprāt, tagad tā ir tā īstā vieta, kur Rīgai atkal būtu jāgavilē. Un jā, mēs gavilējām, mēs iefilmējām šo klipu, un process gāja pavisam raiti. Klipa režisors Didzis Stārestiņš. Šī ir viņa pirmā režija Latvijā. Un kas ir interesanti, par cik es lielāko gada daļu pavadu Losandželosā, viņš milzīgi savu dzīves daļu ir pavadījis Anglijā. Manuprāt, mums sanāca šis kopdarbs, mūsu pirmais kopdarbs ļoti labi, jo mēs abi vēlējāmies uzdāvināt tādu kā dāvanu Rīgai dzimšanas dienā, un tik forši bija kaut ko veidot jaunu un no sirds un no dvēseles tieši savās mājās.